Neilgi pirms Londonas Olimpiskajām spēlēm izdevniecība Lauka avīze laidus klajā sporta žurnālista Egila Jursona grāmatu par šķēpmetēju treneri Valentīnu Eiduku. Valentīna – visu šķēpmetēju māte. Šī grāmata ir stāsts par neparastu sievieti, treneri, kura izaudzinājusi un audzina veselu plejādi augstas klases sporta meistaru. Protams, Valentīnas ieguldījumu šķēpmešanas attīstībā sevišķi pēdējā desmitgadē nevar nenovērtēt, un man ir liels prieks, ka akcijas sabiedrība Lauka avīze ir radusi šo iespēju attīstīt šo projektu un radīt šo grāmatu, jo savādāk ir lietas, kuras mēs zinām šobrīd, un kuras, ja neuzliek uz papīra vai kādā citā formā nenofiksē, pēc tam zūd nākamajām paaudzēm. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi un labi, ka šī grāmata ir tapusi. Tas nenozīmē, ka mēs no Valentīnas negaidām vēl brīnumus. Gaidām arī turpmāk. Un es gribētu sniegt šo ziedu puši tev kā galvenajai grāmatas varonei, un lai tu savu lomu turpini pildīt. Paldies! Grāmatas autors Egils Jursons par sportu raksta jau kopš 1965. gada. Pēdējos 10 gados grāmatas autoram bijusi iespēja būt kopā ar Valentīnu un viņas šķēpmetējiem 2 olimpiskajās spēlēs, 3 pasaules un 3 Eiropas čempionātos, kopīgi piedzīvojot gan triumfa brīžus, gan dziļu vilšanos. Grāmatā ir ne tikai par visu šķēpmetēju māti, kā es viņu nosaucu, teiksim, tā pēc indiāņu parauga, ja. Tur ir tā lielās līnijās ieskicēta visa Latvijas šķēpmešana vēsture, sākot no pagājušā gadsimta sākuma, turpinot ar pirmajiem Ulmaņu laikiem un Jāņa Lūša laikmetu un norietu, pēc tam šķēpmetēju klubs un tā tālāk. Līdz mēs nonākam līdz Valentīnai Eidukai, kā jau tika atzīmēts, viņa pēdējos 10 gados ir. Viņa audzēkņi savu sasniegumus ir guvuši. Un tā ir sagadījies, ka šos 10 gadus esam bijis kopā ar viņas audzēkņiem, praktiski visās galvenajās sacensībās. Un tas viss ir sakrājies, tas viss ir piefiksēts. To viss ielikt vākos, grāmatas vākos. Man pierunāja mans darba devējs akcijas sabiedrības Lauka avīzes valdes priekšsēdētājs Viesturs Serdānis. Un viņš man pagājušajā pavasarī teica, rakstīja augšā to grāmatu par Eiduku. Es tā, vai ne tā slingas būdams, ne visai, bet rudenī, kad Eidukai piešķīra Eiropas izcilākās vieglotāju treneris nosaukumu, un tad viņš pateica tā, zini, tas būs noziegums, ja mēs par šo sievieti neizdosim grāmatu. Viss sēdās klāt un rakstīja. Ir uzrakstīti visi panākumi, un viņi ir pietiekoši daudz, ne tikai manu audzēkņu, bet arī citu treneru. Visi treneri ir labi strādājuši, un tā, kad es domāju, ka par šķēpa mešanu varētu padomāt jaunatne. Man būtu prieks, ka nāktu tieši uz šķēpa mešanu.